Tātad šodien mēs uztaisīsim skrubīti, tādu romantiskāku skrubīti, romantiskākai noskaņai un tādu ļoti, ļoti sievietei. Un es parādīšu, kā es taisu skrubīšus. Savu versiju. Tātad mums vajadzēs trauku, slēgtu trauku, obligāti, ja? Kurā iejauksim pašu skrubi. Tālāk nākošais pamatam mums noteikti vajag sāli. Es pēdējā laikā izmantoju trīs veidu sāli. Šeit man ir Epsom sāls, rozā Himalaju sāls un ķeltu sāls. Ķeltu sāls ir rupja, tāpēc to es iepriekš sasmalcināju kafijas dzirnaviņās, lai lieki netraumētu, neskrāpētu ādu. Tāpēc skatieties, ja jums ir tāda rupja sāls, tad labāk to pirms tam ir sasmalcināt, samalt. Tā, sāls. Tad man ir kaltētas rožlapiņas, kuras es arī tieši tāpat sasmalcināju kafijas dzirnaviņās. Tad, jā, es šoreiz izmantošu rožlapiņas, bet tikpat labi varat izmantot arī lavandas ziediņus vai jebkurus citus ziedus, jo ziedi vienmēr viņi būs tieši uz to jutekliskumu, uz to romantiskumu. Un, protams, ētriskās eļas, lai pastiprinātu šo smaržu, tādu piesātinātāku aromātu, bet ne tikai, ja, ētriskās eļas, arī skrubējot ādu, dara savus papildus vērtīgos dārpiņus. Ja? Tātad viņas iesūcās cauri mūsu ādu. Un, protams, katra izpilda savu funkciju. Katrai eļņai tā ir sava, taču jebkurā gadījumā viņas visas strādā cilvēka visos līmeņos, gan fiziskajā, gan mentālajā, gan emocionālajā, gan garīgajā. Ja, tātad atsevišķi par kaut kādām eļļiņām, visticamāk, varbūt par tām, kuras es pati šodien pievienošu, es uzrakstīšu atsevišķi. Jā, par to iedarbību. Nu tātad es šeit izliku kaut kādas, vairākas ētriskās eļļas tematiski, un tad izdomāšu, kur es likšu. Man šeit ir bergamote, protams, roze. Sensation, ētrisko eļļu maisījums, arī ļoti, ļoti skaists sievietēm, Ladies Clareol. Šī man topā jau ir vairākus gadus kopā ar rozi, man viņa miksējās, pamīšas mainās, ģerānija, ilang, ja, tātad vēl varētu būt jasmīns, principā ir varianti, no kā izvēlēties. Tā, nu ko, labi, tad es sākšu jaukt savu sāli. Viss ir ļoti, ļoti vienkārši. Tad vispirms sabaru sāli savā traukā. Un es ieteiktu netaisīt lielās porcijās. Protams, tas ir atkarīgs no tā, cik bieži intensīvi lietojat, jā, vai vienu pati, vai ģimenē varbūt vairāk cilvēku lieto, tad jā, bet vispār es ieteiktu labāk biežāk uztaisīt mazākas porcijas. Es diezgan daudz lietoju. Un, jā, mazākas porcijas, jo tomēr šeit nāk klāt augi, lai arī kaltēti, bet tomēr nevajadzētu, lai viņi pārāk ilgi glabājās. Mēnešiem ilgi tas ir domāts, ja. Plus vēl, ja ik pa laikam jūs atkārtoti taisat šo skrubīti, tad varat pamainīt gan kaltētos augus, gan pamainīt ētriskās eļļas. Varbūt, lai neapnīk.
viens aromāts, tad var eksperimentēt, miksēt un skatīties pēc noskaņojuma. Un tad es sāli šeit kārtīgi samaisu un varu klāt kaltātās, malcinātās rožlapiņas. Tas daudzums ir pēc sajūtām, ja? Tik, cik pašām gribās. Un atceramies rozes, rožlapiņas, tas ir tāds īsts sievietes, sievišķās enerģijas simbols. Ā, kā jau smaržo. Un tad, kad šis viss savilksies kopā, tā smarža būs vienkārši pavisam dievīga. Kāpēc vispār skrubītis ir vajadzīgs? Skrubis attīra ādu. Attīra ādu no atmirušajām šūnām. Jūs redzēsiet, ja? Jo varbūt iespējams, ka ir tādas, kuras nav lietojušas skrubīšus, vai arī ļoti, ļoti reti. Ja? Tad iesaku atkal pamēģināt uztaisīt un sajust, kāda ir āda. Cik fantastiska ir āda pēc skrubīša. Tas ir viens. Tad nākošais ir sāls. Ja, tātad mēs zinām, ko dara sāls. Sāls enerģētiski ļoti spēcīgi attīra. Tāpēc it sevišķi vakaros ir ļoti forši, ja, pēc piesātinātas dienas, vai ir būts daudz cilvēkos vai spriedze. Ja, tad vakarā ieiet dušā un noskrubēties ar sāls skrubīti. Tas būs vienkārši superīgi. Tikpat labi arī no rīta, ja ir bijusi trauksmaina nakts, kaut kādi murgaini sapņi, lai attīrītos, atbrīvotos no iespējams no kaut kādām varbūt enerģētiskām piesaistēm vai vienkārši nepatīkamām sajūtām. Arī ejam dušiņā un noskrubējamies. Vispār es neieteiktu katru dienu to darīt. Maksimums 3-4 reizes nedēļā. Maksimums, bet skatieties, tas ir ļoti, ļoti individuāli. Katram tas ir citādāk, ja tātad pēc sajūtām, pēc vēlēšanās. Es tikai izsaku savu, savu versiju, savu domu. Tā, tagad, tad, kad rožlapiņas ir iejauktas, ja te var redzēt jau kā sāls mainīja krāsu, man jau ir skaisti rozā. Tā. Un tagad man ir jāizlem, kuri no ētriskajām eļļām es likšu klāt. Tā. Es izdomāju, ka šoreiz likšu ģerāniju. Ģerānija vispār ir brīnišķīga eļļa sievietei. Jā, sievietei palietot kādu laiku ļoti, ļoti ieteicams. Viņa ir spēcīga, vēlams pašķaidīt, ja lieto viņu kā smaržiņu. Iesākumam, jo varbūt var likties nedaudz pa stipru. Tā, labi, uz šo daudzumu, piemēram, arī ar pilienu skaitu. Es arī pilienus lieku uz sajūtām. Un tas ir tas, ko es iesaku trenēt, ļauties šai sajūtu plūsmai, tad, kad jūs gatavojat kaut kādus produktiņus priekš sevis. Koncentrēties, pievērsties tikai šim procesam, un te jūs sajutīsiet, kad roka vairs negrib pilināt, ja? Vai vairs iespējams pamanāt, ka piliena vairs nenāk ārā, ja kaut gan pudelītē ir. Vienkārši vērojiet tās zīmes, vērojiet sajūtas, kā liekas, kad pietiek. Jo tas ir atkarīgs arī no tā, cik kurai gribas intensīvu šo smaržu. Ja patīk intensīvāk, pilinat vairāk. Ja nepatīk ļoti izteikti smarža, pilinam mazāk. Un tad arī jāskatās, kādas ētriskās eļļas ir tādas, kuras ir maigākas, kuras droši var vairāk pilināt, un ir tādas, kuras ir stipras. Jā, ģerānija ir diezgan stipra.
Iespējams, ka es pat varēju viņu varbūt nedaudz mazāk pilināt, bet, bet man ļoti, ļoti patīk. Ģerānija rozi ļoti forši ir kopā. Visu kārtīgi samais. Un ētriskās eļas vienā skrubītī arī var miksēt. Jūs varat likt vairākas kopā, taisīt tādu smaržu buķeti. Es šoreiz palikšu tikai pie ģerānijas. Un principā mans skrubis ir gatavs. Viss gatavs lietošanai. Vairāk es šeit neko klāt nelikšu. Var likt eļas, kādu bāzes eļu, vieno kauliņu eļu, mandeļeļu, avokādo eļu, vienalga olīveļu. Nevis, nu, olīveļu ne, bet kokas riekstu eļu. Nu, kādu grib arī olīveļu. Es kādreiz liku eļu klāt, bet tagad man labāk tomēr patīk, kad neliek pašam skrubītim klāt eļu, jo viņš tik un tā ir tāds mitrs, un forši var noskrubēties. Un pēc skrubēšanās tad es izvēlos vai nu ķermeņa losjonu vai vēl uz mitras ādas tādu speciālu savu eļu maisījumu uzsmērēt. Man kaut kā tā labāk patīk izvēlēties. Tāpat jūs varat eksperimentēt. Uztaisiet vienu porciju, sadalāt divās daļās un pamēģiniet kādu laiciņu vienu versiju un kādu laiciņu otru versiju un skatieties, kā patīk. Nu tā. Tātad romantiskais sievietes skrubītis ir gatavs. Tā kā, jā, par kādu no šīm eļļiņām, varbūt tieši par ģerāniju. Jā, es laikam darīšu tā, ka es ielikšu par ģerāniju aprakstu grupiņā, bet jūs droši varat dalīties ar saviem pagatavotajiem skrubīšiem, un es tiešām ieteiktu šajā laikā mēģināt arī kopā darboties. Un ja jūs uztaisat savu skrubīti ar kādu no etriskajām eļļām, tad jūs varat ielikt iekšā, un es par to etrisko eļļu varu uzrakstīt tādu nelielu aprakstiņu. Nu tā kā tiksimies nākošajā video.